Ģeometriskās progresijas formulas. Pirmā formula apzīmē jebkura virknes locekļa vērtību. Tas ir Bn. N nozīmē, kurš virknes loceklis tas ir. B1 ir pirmais virknes loceklis, un Q ir kvocients. Tas ir pat cik reizē man palielinās vai samazinās katrs nākamais virknes loceklis. Ja Q ir vairāk par 1, viņš palielinās, ja Q ir mazāk par 1, tad viņš samazinās. S ir visu virknes locekļu summa līdz N, tas atkal ir virknes loceklis, un pēdējā formula palīdz atrast jebkuru virknes locekli, ja ir zināms viens iepriekšējais cipars pirms tā un pēc tā. Mums arī te ir uzdevums. Pēters Ivaram dāvina banānus. Pirmajā minūtē viņš ienesa noteiktu skaitu banānu, bet katrā nākamajā minūtē banānu skaits, ko viņš ienes, palielinās x reizes. Ja 3. minūtē Pēters pienes 20 banānus un 5. minūtē 80 banānus, cik banānus viņš pienesa 4. minūtē? Šeit izmanto trešo formulu. Tas ir b kvadrātā 4. virknes loceklis. 20 reiz 80, tas ir 1600, un mums vēl viņš aizvelk no kvadrāta, jo tur ir kvadrātā. Tas būs 40. Olā, gatavs.